Sveicināti CHD iekārtu pārvaldības portāla video instrukcijā. Šajā pamācībā uzzināsiet, kā noformēt viedkases čeku ar sava uzņēmuma logotipu un čeka parakstu. Lai piekļūtu čeka iestatījumiem, pēc pieteikšanās portālā dodieties uz sadaļu Konfigurācija un čeka iestatīšana. Ja vēlaties, lai čekā tiktu drukāts jūsu uzņēmuma logotips, aktivizējiet logo drukāšanu un augšupielādējiet logotipa failu. Attēla failu iespējams vienkārši ievilkt šajā logo rediģēšanas logā un atlaist, vai arī izmantot augšupielādes ikonu. Logo rediģēšanas logā jums ir iespēja mainīt logo izmēru un centrējumu čekā. Kad vēlamais rezultāts ir panākts, nospiediet Ievietot. Attēla fails tiks automātiski konvertēts uz melnbaltu attēlu, lai to būtu iespējams nodrukāt čekā. Čeka rekvizītu sadaļa ir neaktīva, jo šos parametrus viedkases reģistrēšanas procesā izveidos jūsu apkalpojošais dienests un paši tos mainīt nevarēsiet. Savukārt čeka paraksta sadaļā jums ir iespēja pievienot tekstu līdz 3 rindās ar 32 simbolu ierobežojumu katrā. Mūsu piemērā ievadīsim šādu paraksta tekstu. Un, kad logo un čeka paraksts ir iestatīti, neaizmirstiet nospiest Saglabāt loga labajā apakšējā stūrī. Turpmāk viedkases čekos tiks drukāts gan mūsu piemērā augšupielādētais logotips, gan paraksts. Apsveicam! Tagad jūs zināt, kā noformēt viedkases čeku ar jūsu uzņēmuma logotipu un individuāli izvēlētu čeka parakstu.